prioritātes, manuprāt, divu virzienu. Viena lieta ir dzimstības veicināšana, kas ir svarīga. Otra lieta ir nabadzības risku attālināšana. Tad, ja ģimenē ienāk pirmais vai nākamais bērns. Statistika mums ir graujoša. Mums tātad mājasemniecībās, kur ir vientuļais vecāks, tā viens vecāks ar diviem vairāk bērniem. Tās ir visnabadzīgākās mājasemniecības mums Latvijā ar viszemākajiem ienākumiem vidējiem uz vienu mājasemniecības locekli. Otra zemākās ir divu vecāku un trīs un vairāk bērnu, daudz bērnu ģimenes. Tikai pēc tam nāk pensionāri. Tātad šobrīd mums šīs grupas, daudz bērnu ģimenes un vienu vecāku ģimenes, ja, ir zemākā labklājībā šobrīd dzīvo Latvijā nekā pat pensionāri. Ar ko jūs sakat, ka jūsuprāt vajadzētu būt top prioritātei nevis visiem pabalstu līdzīgi, bet īpaša pabalsta politika masturīgiem trūcīgiem? Es teiktu, ka nē, mums Latvijā tik maz jau ir šobrīd jau šo te bērnu un ģimeņu, kā mums nevajag tur vērtēt vēl ienākumus. Dzimstības veicināšana, 100% ienākumu atvietojamība vismaz vidējās algas apmērā saņemošajiem vecākiem, ja ienāk bērns ģimenē, tas ir primāri. Un otra lieta, mums jāsaprot, tur, kur uz vienu strādājošo ir vairāk kā viens apgādājams bērns, tur ar nodokli vajag trīs veidu atbalstu. Nodokļu atlaides, pabalsts un pakalpojumu, bezmaksas pakalpojumu.